Aiztaisam acu un ievānam rinti. Labi, tad mēs turpinām. Tagad sastājamies atkal normāli aplī. Mēs spēlējam spēli zigzagpalu. Jā? Kas? Nē, bez izstāšanās. Nē, bez izstāšanās. Arī izstāšanās. Jā. Nē, mums ir... Kopības sajūta. Kopības spēks ir ļoti stiprs, un ja kopības spēks ir orientēts uz mērķi, kas ir jāsasniedz, šajā gadījumā jāizveido izrāde, tad būt kopā, darboties pie viena mērķa sasniegšanai, tas dod lielu impulsu arī iespējams nākotnē dzīvē sasniegt vēl kādu mērķi, kas jaunietim varbūt katram savs mērķis, pabeigt skolu, iestāties augstskolā, saņemt vai iegūt labu darbu. Es domāju, tas mērķis strādāt sākumā kopā ir daudz labāks nekā, ja būtu katram jaunietim jāstrādā atsevišķi. Man patīk, kā Kaspars teica, baudiet visu, ņemiet un dariet visu, kas jums šeit tiks dots, jo sādāk, jo jūs vairāk kavēsieties vai darīsiet kaut ko citu, jo tad arī mazāk būs iespējas arī izbaudīt tās lietas, kas ir baudāms. Īstenībā viss ir baudāms. Mainās zaķi! Tagad viņiem jāpaliek pāri. Zemes rīta! Integrācija jau pat pa sevi izsaka to, ka kaut kur jāintegrējas cilvēkam ir. Tieši priekš šiem jauniešiem ir ļoti būtiski parādīt viņiem, kad viņi nav savādāk, ne ar ko neatšķirās no citiem, kad viņi ir tieši tādi paši sabiedrības locekļi, kā jebkurš cits, kā kurš no mums cilvēkiem, un ka jebkuram ir iespējas vienādas izsisties dzīvē, parādīt sev, pierādīt sev, ka viņam nav kaut kā īpaši jāizceļ savi statusi, iespējas kaut kāds īpaši jāizcīna, bet kad mēs visi esam vienlīdzīgi. Un tieši to arī nozīmē šie integrācijas projekti. Mēs viņiem dodam dažādas iespējas saprast savu spējas, uzlabot līderu spējas, kā komunicēt ar komandu, kā sastrādāties ar komandu, kurā brīdī sajust pēc atbalsta pleca nepieciešamību, jeb gluži pretēji, kurā brīdī sajust, ka tev vajag iedot savu plecu atbalstam priekš tuvākajiem. Cilvēki jau, es domāju, no jūsu vecuma var iemācīties, kad jūs varat mācīties no savas pieredzes. Vienkārši, lai pēc tam varētu paņemt tās idejas, arī šeit bija ļoti daudz labas idejas, labas tā kā atziņas, ko var izmantot arī dzīvē. Tad es gribētu tagad dzirdēt no katra, kas ir tas, ko jūs esat iemācījušies šeit. Kas ir tas, ko jūs tagad apspriedāt, ko jūs varētu izmantot arī tālāk, vai nu klasē, vai nu sev darbā, vai nu savās sporta spēlēs, vai kaut kādos hobijos, vai arī varbūt dzīvē ģimenē. Ir kaut kādas aktivitātes, kaut kāds norises, kas te notika, ko jūs novērojat, ko jūs tagad ar apspriežot sapratāt, ko jūs varat nākotnē dzīvē paturēt prātā, jo tas var man noderēt. Pēc man viedokļa tā piemēram, ka var būt tā, ka jāuzdrošinās, nebaidīties būt kaut kā, izteikt savu viedokli,
mēģināt būt par to līderi un ko tam līdzīgi. Tas ir arī sava veida priekšrocības, ka tev nav jāpakļaujās kādam citam. Varbūt tu gribi darīt savādāk, ka tev pēc tam tu staigā tikai no muguras. Un tu nožēlo, kāpēc es to nedarīju. Būtu tā. Un pēc tam beigās sanāk tā, es būtu darījis tā un būtu sanācis. Šitais ir tāds tavs pirmais projekts, kurā tu piedalies, vai tu esi iepriekš arī piedalījies līdzīgos projektos? Ir sanācis arī, var teikt, jā, vairākas reizes esmu bijis. Un patīkami ir atrasties šādā sabiedrībā, jo iepazīst cilvēks, un katrs cilvēks ir oriģināls, un piespējas lielāk tev devumu dot tas, kad tu iepazīst piespējas vairāk veidu tipu cilvēks, un tu vari atrast veidu, kā komunicēt ar katru no šietiem cilvēkiem, nevis tā, ka visi ir vienādi. Kā tu domā, vai šādi integrācijas projekti, es domāju vairāk tieši, kur integrējās jaunieši ar īpašām vajadzībām un parastie jaunieši, vai šādi projekti ir nepieciešami un kāpēc? Šādi projekti ir vajadzīgi, jo es uzskatu, ka tas palīdz jauniešiem saliedēties, nav vairāk tā slāņu grupēšanās. Tu esi tāds un tu esi tāds. Nav tā, ka, piemēram, tu iepazīsti cilvēku ar katru individuāli. Tu redzi viņam, piemēram, tu iedomājies viņu savu vietā, un tad tu saproti, kāds tas dzīves skatījums ir uz viņu, bet tu vēlies arī saņemt. Katrs vēlās saņemt šo te devumu, ka tu jūties tā kā savējais, nevis tā, tu esi savādāks, un tad ej projām, var teikt, tikpat kā tā, gan arī pasakot, un tas īstenībā palīdz saliedēt un veidot to visu, tā saucamo kolektīvu, kurš daudz labāk palīdz sadarboties arī nākotnē un veidot pašu cilvēku tādu kā. Katrā ziņā es gribu pateikt to, ka tas palīdz vairāk komunicēt savā starpā arī, un tas ir lielāks devums nākotnē un vispārējais, jo šīs te nometnes palīdz veidot izaugsmu katra cilvēka privātajā dzīvē, un tas palīdz pacelt savu pašvērtējumu un uzdrošināties kaut ko darīt un izpaust savu viedokli un nebaidīties no tā, kāds tu esi, ar kādu domu vai arī kāda tev problēma ir. Tas palīdz vairāk tev uzdrošināties un pacelt pašapziņu, lai tu varētu sasniegt savā dzīvē, un tas dod ļoti lielu devumu. Iedomāt citu! Jā, tā kā ir, tā ir. Jā, šitās līdēs ārā no rokām reivi. Oģi, mēs veicam iet. Gods komā. Tūlītās izdevies pār. Ar tu? Tad mēs apmainamies. 6, 7, aiziet. 1, 2, 3, 4, 5 un 6, 7, 8, tā. 1, 2, 3, noliekam uz vietas 4, un 1, 2, 3, 4, 5 un 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 un 6, 7, 8, 1, 2, aizmetam 4 un 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, izlaiž, 5 un 6, hop, laižam. 1, 2, 3, 4. Arī pašiem speciālistiem dod iespēju strādāt vienkārši ar cilvēkiem, dažādu veidu cilvēkiem, jo, ja speciālists, specializējas tikai strādāt vienu sociālo grupu, viņš ir, koncentrējās, bet nespēja varbūt citreiz arī efektīvi strādāt ar citu veidu cilvēkiem. Tas ir tas, kad var tā gan profesionāli horizontāli izplast savas zināšanas un prasmes, gan arī tas, kad arī speciālists ir tas pats sabiedrības pārstāvs, un arī viņš iepazīst vairāk, un viņš iepazīst labāk, kā pareizāk runāt, un arī speciālists strādājot ar cilvēkiem, šī gadījumā, kā šī nometnē, ka mēs strādājam jau ar jauktajām grupām brīvā dabā, arī mēs kā speciālisti jau apzināmies specifiskākas lietas un kaut kādas vajadzības un arī metodas, kā ar viņiem strādāt tālāk un kā strādāt labāk un labāk nākošajos projektos.
Tātad mēs esam atbraukuši šeit uz Vecstraumēm pie Dācis Millers. Tad, kad tu ieguvi audžģimeņu statusu, pēc tam izveidojās sociālo pakalpojumu aģentūras, kā teikt, struktūra vienība Vecstraumes. Jā. Kā tas tapa? Uz to brīdi un arī šodien mums ir bērni ar īpašām vajadzībām. Un līdz ar to, lai viņi varētu vienkāršāk integrēties sabiedrībā, radās tā doma iegādāties zirgus un savu veidu reiterapiju veikt kopā ar šiem bērniem. Kas dod zināms rezultāts, jo mums ir zēns Dainis, kurš diezgan daudz ir sasniedz šajā jomā. Sveiks, Daini, cik tev ir gadu? 15. 15. Cik tev bija gadu, kad tu pirmo reizi uzkāpi zirgam mugurā? 13 vai 14 gadu apmēram tā. Nebija bail? Un tā pirmā reize bija bailes, pēc tam es pieradu, pēc tam nāca trenere, mācījos jāt un pēc tam iemācījos. Un tev patīk jāt? Jā, patīk. Tu bieži jāji? Un tā, ko reizi bieži jāju, kaut ko reizi. Nu, cik tas ir bieži apmēram? Katru dienu? Nē. Ja lietas nav, ja karsti nav, ja pēkšņi joma, brauc arī jāju un tā. Un ko tas tev pašam ir devis? Nu, tas, ka tev ir iespēja nodarboties ar jāšanu. Un iemācījies daudz ko, dzīvē var tā noderēt. Nu, varbūt tu mums varētu pastāstīt, kas ir tās lietas, ko tu esi iemācījies caur jāšanu. Lecis, riškos, allos un lekšos. Jā, tā. Tad senāk savā ziņā darbojoties ar zirgiem, bērni attīsta līdz šim tādas neattīstītas prasmes. Tieši tā, viņi atklāja to, ko viņi nekad iepriekš nevarēja veikt. Un Dacīt saka, ko tas dod tev pašai, būdamai tādai lielai audžģimenes mammai un tādai savā ziņā varonei, kā tu pati sevi motivēji darīt, ko tas tev pašai dod? Un noteikti tās ir pozitīvas emocijas, ļoti daudz lielas pieredzes un darba visām 24 stundām. Labi, bišķi tad vienkāršāk izmēģiniet to pašu, kas jums bija, jo šeit ir pa grūti. Šāds projekts man, kā
kā aktivitāšu vadītājam un veidotājam dod iespēju arī pārbaudīt savas spējas un šīs pašas aktivitātes, kāda ir uzmanība jauniešiem, jo esmu strādājis ar dažādiem jauniešiem, citiem vienas aktivitātes perfekti der, un citiem atkal šīs aktivitātes, ir izpildāmas, bet rodās sarežģījumi, piemēram, tad es savā darbā vienmēr varu praktizēt dažādas aktivitātes, kas tieši ir saistītas ar komandas veidošanu, ar brīvdomāšanu, teiksim, atvērt prātu jauniešiem, runāt par aktuālām problēmām, tēmām, dažādas aktivitātes, kas palīdz attīstīt personību, un man kā pedagogam nosacīti, kā pedagogam, kā aktivitāšu veicējiem dod iespēju pārbaudīt praksē, teiksim, teorētisko, ko teorētiski katra aktivitāte vai rotaļa vai spēle ir teikusi, ka tā attīst, un tad es redzu praksē, ka tas tā ir vai tas tā nav, un ko var uzlabot, lai, teiksim, manā darbā ar jauniešiem nākotnē tā pati aktivitāte būtu vēl interesantāka, vēl aizraujošāka un noderīgāka arī pašam jaunietim, kā arī man. Es pārējais nekādas neredzēju. Apmēram Vido vai Sandra kaut ko nokļaujās, un tagad čiks nākamais. Tā jau nav izrāda. Tas ir tāds savārstījums starp neizdevušos mēģinājumu, neizdevušajām aktivitātēm, kaut kāda nesaprašana par to, kas ir jādara. Šausmīgs bardaks no malas sāk šķist, ka tas ir bardaks, kas tur notiek. Tā kā jūs varbūt to pūli, kas nosauc tās malas, kas stāv, jūs varētu izmantot kā pārēju, piemēram. Jūs sākumā pārvietojāties. Pūlis arī var pārvietoties. Jūs arī varat šo izrādi nosacīti, vadīt vai kā. Tā platība būs platāka, varbūt dziļāka, jūs varēsiet vairāk paiet, bet neko dīši jau vairāk vietas nebūs. Tāpēc jums ir jāizmanto tā vieta, kas ir. Tātad jums attiecīgi, jūs panākat šeit. Mēs varam likt tā kā fotogrāfija, lielākie cilvēki aizmugurē. Un malas atkal visas aiziet pa malām. Ja? Un paliek tikai konkrēti tēli uz... Neda projekti vispār paši par sevi, kas ir veicinoši uz integrāciju. Manuprāt, viņi ir visliederīgākie sabiedrībā, jo nav tādas iespējas, kā saliedēt tik ļoti atšķirīgus cilvēkus, kas ir patiesībā pārstāv atšķirīgus savā ziņā, es varētu teikt pat sabiedrības slāņus, kas viņus varētu tā saintegrēt kopā, tā lai mēs beidzot būtu nevis sašķēlta atsevišķa sabiedrība, kur dzīvo katrs savā kopienā, bet ka mēs varam būt patiesībā cilvēki, kas pasauli veido kopā, viens vesels kopums. Un projekti, kas integrē jauniešus ar īpašām vajadzībām, lai kādas viņas būtu. Manuprāt, tiem jauniešiem tik ļoti vajag izjust mūsu tādu cilvēcīgo sabiedrības atbalstu, jo viņi jau tomēr arī ir daļa no pasaules, un ja mēs spētu vien uztvert viņus, pilnvērtīgi, kad patiesībā neskatoties uz to, kad viņš ir tāds, šāds vai savādāks, ka mēs patiesībā esam vienādi, jo mēs taču esam cilvēki. Un, es domāju, ka jau viens ar šādiem projektiem redzēja to, kā jaunieši, kas iesaistās projektā, kas ar viņiem notiek pašā sākumā, un kādi viņi kļūst, tad, kad viņi uz projekta beigām, cik viņi ļoti saliedējās, cik viņi ļoti atverās. Man liekas, ka tā ir pilnīgi cita vesela pasaule. Es pat varētu teikt, ka pēc šiem projektiem liekas, ka mēs pat pasaulē varam dzīvot dažādās dimensijās. Man pašai personīgi šādi projekti, tas man aizskar kaut kā tā dziļi iekšēji, jo es parasti kaut kā projektos vairāk iesaistos nevis kā tāds aktīvs dalībnieks arī, bet tas tā kā mazāk. Man patīk vērot un redzēt, kas notiek ar cilvēkiem un būt tur, kur es tajā brīdī sajūtu, ka man vajag būt. Un
tad, kad tu reāli redzi, kad jau vien ar savu smaidu cilvēkam, kuru varbūt viņš tā ikdienā nesaņem no saviem līdzcilvēkiem, es domāju tādam sabiedrības lokam, ir tik forši, kad viņš var ar tevi runāties un to ar viņu, kad jūs spējat atvērties viens otram. Sekojiet līdz, jums labi sanāk, jums ir visgrūtāk, jums ir lēnīgi ņēmas jādara. Tās kustības ir plūstošas. Čau, kā tevi sauc? Mareks. Un cik tev ir gadu? 16. 16. Šis ir pirmais projekts, kurā tu piedalies, vai tev ir bijis vēl kāds šāds integrācijas projekts, kurā tu esi piedalījies? Es piedalījos dažādos projektos, bet šīs laikam sanāk ir pirmais. Pirmais, jā. Saki, Marek, tavuprāt, par cik šis ir projekts, kurā integrējās jaunieši ar īpašām vajadzībām un, teiksim tā, tādi parastie jaunieši, saki, ko tavuprāt šādi projekti dod jauniešiem ar īpašām vajadzībām? Es domāju, ka viņi var dabūt jauns draugus, ka viņi var būt brīvāki, jo mēs viņus tāpat pieņemsim tādu, kādu viņi ir. Tur nav atšķirības, ja tu esi savādāks, tu neesi savādāks. Cilvēks tāds, kāds viņš ir, un viņš jāpieņem. Manuprāt, man pašai personīgi tas reāli atver pilnīgi citu pasauli, es ieraugu lietas pilnīgi savādāk, jo cilvēki, kuriem ir šīs te īpašās vajadzības, viņa pasauli uztver savādāk. Viņu patiesībā redz daudz krāsaināk nekā mēs cilvēki, kuri spējam visu. Un ja viņi spēj pavērt mums vaļā to krāsaino pasaules uztveri, kuru redz viņi, un mēs spējam to uztvert un parādīt arī tiem cilvēkiem, kas ir atkal blakus mums, manuprāt, tas ir tas, kā mēs veidojam pasauli. Gatavība, starts! Augšu. Ātrāk. Sorry! Ātrāk, jāizpūst. Un jūs sākat? Tur jābūt. Jā, tur ir jābūt. Apsargamēt, bet ir nav. Kāds ir nav? 1 sekundes. Ko jūs besaties? Mēģinām vēlreiz. Skaits jāizpild. Vēlreiz? Jā, tev būtu. Vai jūs dodas, ka varat to mēģināt? Elpu. Vienkārši jāturpina darīt un jādara tas vairāk un vairāk. Vienkārši cilvēkiem jādod iespējas mācīties kopā, dzīvot kopā, arī ar jautrām aktivitātēm kopā nodarboties, ka nav, teiksim, atkal, es vienkārši pārstāvu tās personas ar invaliditāti, tāpēc es viņas kā piemēru minēšu, ka nevis, ka personām ar invaliditāti ir vienmēr, tad, kad ir aktivitātes kopā ar personām invaliditāti, vienmēr ir bēdīgs stāsts par to, cik viņiem ir slikts un emocionāli grūta dzīve, bet nē, var jau arī kopā vienkārši sanākt un priecāties, kopā braukt uz koncertiem, kopā kaut ko iet izklaidēties. Kaut vai uz tiem karuseļiem iet, to arī var cilvēki kopā dažādi, un tas tikai dod papildus kopīgu pozitīvu pieredzi cilvēkiem, ko viņi arī paturēs vairāk. Lai vienkārši nesastājas tos atšķirīgos cilvēkus vienmēr ar bēdīgiem stāstiem un emocionāliem. Lai vienkārši ir interesanti.
tas daudz dod, jo spēj iepazīt, teiksim, kā jūtās šie bērni. Tu vari sevī pamanīt kaut kādas arī, teiksim, varbūt tādas lietas, ko tu nezini par sevīm, jo darbojoties ar šiem bērniem, tas pašam ir ļoti interesanti, jo esmu strādājis, teiksim, parastā nometnē vai projektā. Tur tie bērni ir tādi, varētu teikt, pat garlaicīgi, jo šeit ir tāds izaicinājums, teiksim, ar viņiem strādāt, un tas tiešām ļoti daudz dod darbiniekiem, tāpat kā dalībniekiem. Bet būtībā, jā, ir prieks strādāt ar šiem jauniešiem. Es pieņemu, ka tad, ja šādi projekti būtu vairāk arī organizācijas, kas pieteiktos, būtu vairāk, un tas atkal veicinātu iespējams to kvalitāti. Jo vairāk, jo lielāks piedāvājums, jo lielāks pieprasījums, jo lielāks piedāvājums, un vairāk dažādas organizācijas varbūt savus mērķus arī pastiprinātu vai, teiksim, palielinātu arī integrācijas jomā un būtu dažādība. Jo bieži vien projekts īsteno viens un tās pašas organizācijas, un kvalitātes līmenis es negribu teikt, ka ir zems, bet es gribu teikt, ka viņš jau ir pārbaudīts, ir zināmi tie paši paņēmieni, ar ko iet, un tā dažādība varbūt pazūd. Un ko es gribu pateikt, teiksim, ko šādu projektu dod organizācija nevalstiskai, tas tā kā no otrā aspekta puses būtu līdzīgi, kā es pateicu, kas man dod to spēku un to interesi piedalīties, ir pārbaudīt praksē dažādas teorētiskos paņēmienus, aktivitātes, jauninājumus iespējams, jo galu galā svarīgākais organizācijai un arī cilvēkam ir neizdegt strādājot tieši ar jauniešiem, lai nebūtu tas variants, ka katrā projektā ir vienas un tās pašas aktivitātes, lai būtu interesanti, lai būtu tas aktivitāšu piedāvājums būtu daudz lielāks, katrā projektā citādāks. Un tas būtu svarīgi no organizācijas, un tas būtu svarīgi arī no katra, teiksim, cilvēka, kas strādā ar jauniešiem. Nu, lūk, un tad... Un vienkārši jāstrādā, jādarbojas, izaudz no viens, nāk nākamie, izaudz no nākamos, nāk atkal nākamie. Tas darbs jau neapstājās, viņš ir nemitīgs visu laiku. Pagaidiet ar seju pret skatītāju. Tu neizsmējies, tev no viņa reāli. Kā iet? Labi, es arī meitniem, bet tu paliksi, jā? Sveiki, meitni! Kā iet? Sveiki, sieviņa, sveiki! Mācies, uzgudrinies, dabūs kārtīgi vīri. Tā, tagad mēs deļamies, vai kā? Kas dabūja augsts paaugstinājumu, tagad mēs varēsim doties ceļot. Tu esi augšā! Un tagad ir, ziniet kā, tagad ir tā, jūs atkal, kā varbūt tās jāspirkt, jūs atkal ieņemat to sastīgumu momentu. Un tad ir pagaidiet, es jums tur. Man tikai teikšu, ka...